Sveicināti, mīļie lasītāji! Man ir grāmatas, kuras es esmu sagrupējusi vairākās daļās. Mūsu veselība, mūsu gars un tad izklaide. Un tātad pirmais – dabas līdzekļi mūsu veselībai. Pavasarī jau var sākt vākt ārstniecības augus. Šī grāmata ir īpaša. Tā ir rakstīta domājot par cilvēkiem, kuriem ir reāls veselības problēmas. Jo katru reizi ir doti lieliski ieteikumi pašdiagnostikai, kas varētu būt par kaiti, ja jums ir tas un tas. Un tad, ko jūs varētu lietot. Protams, ir jākonsultējas arī ar ārstu. Bet vēl izrādās, var ārstēties arī ar tā saucamo Sudžok metodi. Tātad graudiem ir īpašs elektromagnētiskais starojums, enerģija. Un grāmata parāda, kā noteiktiem ķermeņa punktiem pieliekot šos graudus, paturot, piesaitējot, kā tiek ietekmēta veselība. Tātad interesanta grāmata tiem, kas ir gatavi eksperimentēt un uzzināt visu jauno, kas patiesībā ir ļoti sens un arī aizmirsts. Mēnesis un veselība. Henri Paget ir ranču ārsts, kurš praktizē 30 gadus. Un viņš saka, ka viņš, protams, baidās reizēm būt kā izskatīties pēc šarlatāna, un no tā baidās visi ārsti, izņemot psihiatrus, kuri skaidri zina, ka pilnmēnesī vienmēr ir pāsinājumi, vai arī tuberkuloze vienmēr pāsinās pilnmēnesī. Tātad, kā mēnesis ietekmē mūsu veselību un kā šīs mēnesis fāzes var izmantot, lai ārstētos. Un tad par prātu. Ebreju gudrības grāmata ir brīnišķīgs aforismu krājums. Ebreji nekad nav dzīvojuši vienkopus un runājuši vienā valodā. Tādēļ šīs gudrības ir tādas universālas. Lasiet, katrā ziņā aforismu vienmēr noder, kad mēs gribam uzrakstīt labu apsveikumu. Un vēl Ošo apskaidrības ABC. Ošo kā mācītājs, kā skolotājs, ir šobrīd arī Latvijā ļoti populārs, bet šī ir zināmā mērā vārdnīca. Ir doti vārdi, jēdzieni un to skaidrojumi. Ļoti, ļoti interesanti un liek padomāt un paskatīties uz lietām, ieraugot tās pavisam citā rakursā. Un vēl Ošo dzena taro. Šis komplekts ietver gan grāmatiņu, gan taro kārtas. Taro kāršu likšana ir modē arī Latvijā, un tā ļauj cilvēkam katru dienu pārdomāt, kur viņš ir, ko viņš dara, un katrā ziņā mūsu domāšana arī veido to, ko mēs darīsim un kas notiks. Tātad mēs nosakam notikumus savā dzīvē. Bet vēl, tiem, kas mīl vieglu literatūru un mīl latviešu rakstniekus, kuri arī daudz publicējās Lata romānā, šeit žurnālista Aija Zuja un ezotērists dziednieks Imants Aleksandrs Ozerskis mums piedāvās savu versiju par vēsturiskiem notikumiem, kuri norisinās uz mūsdienu fona. Katrā ziņā tiem, kuri grib izklaidēties un mīl vieglu literatūru. Linda Nemiera 7. Linda Nemiera ir tā pati Linda Dreimane, kura sarakstīja Vilcenes stāstu, un viņa raksta jauniešiem un fantāzijas, fantastikas žanrā. Tātad tiem, kas mīl fantastikas literatūru, ja fantasy, būs arī laba atpūta. Dzīvnieku mīļiem, ģivu, kaķis, kas aizkustināja visu pasauli. Tātad par mazpilsētiņas bibliotēku, kurā grāmatu kastē augstumā tiek atrasts mazs kaķēns, un kā šis kaķēns izmaina gan bibliotekāru, gan pilsētas dzīvi. Un tad ļoti laba grāmata Kristīna Sabaļauskaite, Silva Rērum. Mūsu kaimiņiene, lietuviete, žurnāliste, mākslas zinātniece, raksta par Lietuvas vēsturi. Šeit 16. 17. gadsimti, un katrā ziņā šai grāmatai ir jau turpinājums. Lietuvā tā ir iznākusi jau 3 reizes. Un tiešām laba literatūra. Rīkojies kā sieviete domā kā vīrietis, Stīvs Harvijs, televīzijas šovu zvaigzne, beidzot atklāja sievietēm, kas ir viņu lielākā kļūda. Viņas vienmēr mēģinādamas saprast vīriešus, konsultējas ar citām sievietēm. Tad lūk, Stīvs Harvijs mums izstāsta beigās, kādas tad ir mūsu lielākās kļūdas un kā vispār mūs redz vīrieši. Un tad vēl auto puika Anto ir grāmata
puikām. Jau 2 grāmatiņas par šo autopuiku Anto un viņa piedzīvojumiem, arī par viņa blēņām. Tātad lasām par autopuiku un ar savu mazo puiku mājās pārunājam par to, ka varbūt nevajag noklīst no mājas, kā vajag pareizi ēst un vispār ļoti audzinoša grāmata. Lasiet!